Ko sveiki, dāmas un kungi. Šodien tāda ģiedavskā copa, kā redzat. Parasts krēsliņš. Viss pa vienkāršo. Baigi daudz mantu nav, izņemot sliekas. Sliekas gan mēs paņēmām daudz. Šādi spainīši man ir 2 un vēl nedaudz no treniņa palicies pāri. Kāpēc? Ko mēs šodien darīsim? Mēs šodien makšķerēsim karūsas. Šodienas mērķis noķert karūsu virs 2 kg. Kāpēc tāds mērķis? Redziet, cik nekautrīgi tautieši nāk ciemos. Mēs bijām ieņēmām pozīcijas pirmie. 24. Tā kā tā. Cilvēks saka, ka 2400 ir noķēris. Tā kā centīsimies noķert virs 2 kg karūsu. Pirmkārt, tagad mēs tā baigi hvastējamies. Bet cerams, ka mums copa būs veiksmīga. Gan jau, ka tādai viņai jābūt ir ar šādu piegājienu, kā es teicu, ģiedavskīs, bet ar visādiem sporta smadzenēm un knifiņiem. Tā kā tā, šodienas mērķis būs karūsa, iespējams līnis ir šajā ezerā. Jā. Tā kā redzat, ir visi baigi pļurzīgi, pretīgi, neuzlikta neko, kā solis pa labi, pa kreisi, tā būs iekšā līdz ceļiem zaptē. Braucām uz šejien arī cauri mežam. Es tā braucu un domāju, tā čotka kā uz karūsām. Tā pa taciņām, pa mežiņiem, tā kā viņas mīl dzīvot. Un krasts un viss pārējie apstākļi tieši tādi arī, kādi viņām patīk. Tā kā šodien būs karūsas, ko mēs viņas ķersim. Protams, ka mēs viņas ķersim uz manis ražoto un izdomāto Copa Sport Groundbaits. Super. Marcipāna miksu, saldais marcipānišs. Redzat, smuka karūsiņa, smuka krūmiņa. Un īstenībā viņi ir fotografēti šeit, uz šī fona. Tāpēc mēs esam atgriezušies uz šīs karūsas dzimteni, kura nes marcipāna vārdu visā pasaulē. Tā kā aiziet, jaucamies augšā. Barībiņi ir zaļā krāsā ar visādiem riekstiņiem, kukurūziņām, visādiem gardziņiem. Sākumu uzjaukšu 2 kg. Visādas sīkās zivtiņas šeit arī ir. 2 kg tas it kā nav nekas, bet pēc tam uz vakaru pusu jauksimies vēlreiz, jo pa dienu visdrīzāk mazās zivtiņas baigi ēdīs to barībiņu, un tad tur nemazām lielajām zivīm nekas īpaši nepaliksies. Tā kā 12 kg. mauksim kādā versijā. Knapi varēja vispār ūdeni iesmelt no šitās te pļurzes. Dziļums ir apmēram kaut kādi 80 cm tikai. Izmantosim 20-30 gramīgas barotaviņas. Startā gribētos mošanu iebarot, bet, kā jau teicu, ir tā sīkās zivtiņas ļoti daudz. Un negribās baigi viņas barot. Bet uz akni mēs atkārtosim visu šo procesu. Lūk, forša zaļa barībiņa, kas līdzināsies tai pļurzai, kurā tās zivtiņas dzīvo. Lūk, jaucam vairākos piegājienos. Barībiņa diezgan labi sūc ūdeni. Tāpēc pirmo reizīti mēs tā pielējām bišķi vairāk, apmēram uz sajūtām, lai nav pa daudz. Un pēc tam vajadzēs tā nedaudz, lai mēs viņu dadzītu līdz tādai versijai, ka viņa noguļās uz tās zaptes, bet baigi neiegrimst iekšā. Ja? Viņu vajadzētu tādu pūkaini, bet viņa pat pa sevi arī ir tāda forša pūkaina tā barība. Ja? Bet viņu vajadzētu smagu, lai viņa baigi neputekļoja, lai viņa tās sīkās zivtīņas būtu. Super. Ko? Liksim makšķers kopā? Steigas nav, jo mēs ķersim tādas zivis. Tādas zivis, kā dara viņš tā dara? Tā līgani, kā tikko redzējāt, aizgāja tautietis, ja? Šo bišķi bija tā iešvilps. Tā arī lielās zivtiņas tā līgani malc, ja? Un tāpēc steigu pilnīgi nevajag, lēnām uzjauksimies. Smuki atradīsim vietiņu, kur nav zāles,
kur ir smuki tīrs. Uzbarosimies. Lieli āķi, normālas ēsmas, 3-4 sliekas, 10 baltie. Izmantosim visādas armātiņas, kas karosiņā varētu patikt. Ļoti gribās jums parādīt karos, jo tas baigi nav izplatīti mums Latvijā ķer cilvēki, bet baigi neizdodas jums parādīt to vimbas, brekši, jā, tās zīves daudz un tā tālāk. Bet tādas karosas es pagājušajā gadā atklāšu, es pagājušajā gadā šeit ķēru. Es noķēru 18 gabalus, mazākā bija ap kilogramu, lielākā virs 2. Fantastiska karosa cope. Tā kā cerams, ka šī diena ir īstā. Ir informācija, ka viņas lēnām sākuši kustēt, tāpēc mēs šodien negaidot, steidzāmies uz šejieni un mēģināsim jums parādīt, pastāstīt visu, kas ir jāzina cilvēkam par karosa copu. Lielu karosa copu, nevis dzīvojam karosiņu. Tagad tā, lai mūs veicās. Tātad cerams, ka dziļums vai arī ūdens neesamība nekalpos par to, ka zivtiņā nekustēsies, kaut arī viņai šobrīd būtu jānāk tieši kā reiz seklākām vietām, siltākiem ūdentiņiem, tā kā cerams, ka viss būs kārtībā. Aiziet, kā mēs nomarķējām, kur makšķerēt. Šoreiz marķējos ar barotavu, jo šeit ir šāda zālīte apakšā, šāda zāļu puduri. Un ja viņos trāpa, tad galīgi tur tā ēsma nekritīs un nestāvēs tā kā vajag. Es marķējos ar barotavu, iemetu barotavu, grunts ir tāda riktīgākā zapte. Un vienkārši barotavu vilku pa grunti, tādu vilkuņu pa grunti, pavilku kādu 1-2 metru un uzreiz vilku ārā. Ja barotavu man iznāca tīra, es atradu tādu vietu, lai man nāk tīra ārā bez tām zālēm. Un visu tur arī es paliku. Viena distancīta man būs 39 metri, otra distancīta man būs 33,5 metri. To mēs nomērījām uz mērāmajiem mietiņiem, kur ir starpā 3 metri, esmu jums jau noteikti rādījis, un nomērījām precīzi attālumu. Un sāksim baroties. Iebarošanas procesu. Tā kā jau teicu, tos mazās zivtiņas ir diezgan daudz, tagad ir cik pulkstens nāk kaut kādi 4 pāri, laikam jau ir, ja? Līdz tumsai ir kaut kādas 5 stundas. Kā reiz pavarosim mazās zivtiņas un lēnu garu sāksim atzīmēt punktus, kuriem tad nāk tai karosei. Barontaļu izmantoja tikai nieka 30 grami, kura nogrimst vispār dažās sekundēs. Hop, šo, visi nogrims jau. Un šādi ar 2 stobriem mēs strādāsim. Iebarošanas procesu veikšu, kaut kādas 15 barotavas. Tūlīt sagriezīšu iekšā slieciņas, arī parādīsim. Vienā punktā būs slieciņas, griestas otrā punktā būs slīcināti un dzīvi griesti balti. Pastīsimies, uz ko viņi atsauksies labāk. Sākam gaļas izvirtības. Laipni lūgt manā virtuvē. Ja jums liekas, ka tik daudz gaļu iemet ūdenī, tā jau nevar zivs garām paiet. Gandrīz vai jā, bet es kā sportists savādāk neprotu, jo reāli zivs tā arī ir. Viņa uz pliku barību viņa nenāk tik labi, ja ir pielikta klāt gaļa. Ja gaļa ir, tad viņa atnāk, viņa ēd, viņa ilgāk uzturās punktā, un tad tā copa ir daudz interesantāka un foršāka. Tātad man ir 2 trauciņi. Šie ir tādi no štekera iebarojamie trauciņi tādi. Tātad vienā trauciņā, kur redzam iekšā ir slieka. Otrā trauciņā baltie. Ņem. Tad mēs ņemam fantastiskākās šķēres uz planētas Zeme. Kresta, kuras griež vienkārši super. Un griežam visu lupatās. Šo zaptīti es likšu vienā punktā. Tātad rekur, man būs sagatavots šādi. Un rekur ir slieciņas. Slieciņas griezīsim ne tik smalki, bet viņas griezīsim tā diezgan rupi. Op. Lūk, šitā rupi. Lai tie gabaliņi kustās. Un šo mēs liksim otrā. Tā tad rekur ir. Skatāmies. Šo lādēsim vienā barotaviņā.
Un te nedaudz iejauksim. Tā, lai ir konsistencīte. Šo mēs liksim otrā punktā. Tātad tā arī zem ūdens izskatīsies. Re, kur viena makšķera man būs, otra makšķera. Nu, un skatīsimies, uz ko labāk tā karūsa nāks. Attiecīgi to arī paliksim uz āķa, vai pieņemsim lēnām, sāksim griezt lieciņu šeit, vai otrādāk. Nu, reāli skatīsimies, kā tā copa attīstīsies. Visam visu laiku ir jāseko līdzi. Tad arī nebūs tā iemeta un tur aiziet. Tā copa būs tāda vienmuļa, kurdena, lēna, atnāks zivs, neatnāks, tad redzēs, jā, bet, nu, jebkurā gadījumā tā ir lielo zivju cope, tāda viņi ir, tie nav mazie plicīši, tās nav sacensības, tāpēc mēs esam te tādu pa vienkāršo pa dubļiem mīcamies, bet toties, ja būs, tad uz tādiem viegliem, foršiem kātiņiem, 3,30 ar maziem testiņiem, nu iedomājieties 2 kilo karūs, kāds kaifs vilkt ir. Vienkārši super. Tolītās es izvilkšu ārā makšķeri. Sistēma mums ir klasiskā. Inlines, neskatoties uz nekādiem tur glatunčikiem un ubīca karasā un tratata. Nav svarīgi. Tātad, inlines, klasika. Feedergumie gan es uzliku bišķi garāk, tomēr tās zivis nav maziņas. Un šeit es vispār piesēju pa taisno, cerams, ka var redzēt. Piesēju pa taisno bez, nu, tur žņauga, ja, jo tāpēc, kad auklas izmantoju 0,2. 0,2 šeit ir. Pavadiņš, kā redzat, nu, ir kaut kādi 35 centimetri. Šitan jau es pirmo metienu uztaisīju, kamēr te visu gatavoju. Un tā tad kas man. Kamēr te runāju, sapinās. Nu, lūk, tā tad viss, nekas te man nepīsies, viss čotka skaisti. Barotaini 30 grami, normāla apjoma. Tā tad neko neāķēšu, parādīšu to metodi. Rekur šito te zaptīti, hop, lādējam iekšā, telefonu nospiedīsim, nevaram mēs redzat, ja? Kā tā pļurze iznāca ārā, es viņu pa pļurzu saucu. Un tagad sanāk garšīga, marcipānaina mušu kāpura pļurze. Un vēl tas sietiņš, baigi foršais, redzat? Viņš viņu tā kā nelaiž ārā, viņš tur iekšā viņu visu to tur. Tā kā arī baigi foršās barotēņas. Tagad tā, un malkam iekšā. Aiziet. Čiks. Jau nogrimu. Dziļums reāli 40 cm. Pagaidīsim kaut kādas 30 sekundes, 20. Un rausim ārā. Nu, īstenībā var darīt tā, ja divas makšķers ir, viena iemeta, nolika vēl otrā ārā, iemeti otra čik. Tā es arī izdarīju ar to iebarošanu, bet tur es baroju bez griestiem, bez griestas gaļas, ja. Tagad vienkārši es darīsim tā, sākšu makšķerēt un pēc 5-7 minūtēm pārmetīšu. Došu iekšā griestu gaļiņu. Kāpēc? Es pirms tam biju iemetis jau ar uzāķētu esmu, jo es gribēju pastīties, vai tās mazās zivtiņas ir tā, kad neliks mieru un uzreizām dolbīs un raustīs un ēdīs visu nost. Nē, izvilku pilnīgi svaigu esmu ārā. Tur kaut kāds minūtes 3 pastāvēja. Vienīgi saku, nedaudz māca bažas, varbūt jau apnika ar šo tekstu. Tas, ka ir 40 cm dziļums, nu reāli tikpat kā nav ūdens, nu pieļauj domu, ka mēs tagad 5 stundiņas, nu 5 sanāks, nē, 5 nē, jau ir 5. Nu 4 stundiņas sanāks kūkot, barot, kā jau teicu, ja, bet, ja pienāks, tad pieļauj domu, ka ne tikai vienu mēs noķersim. Tagad tā, aiziet, pastrādāsim vēl ar gaļiņu, nu, un tad jau lēnu garu sāksim kūkot. Tā mēs tam aucam. Ir pagājusi kopš makšķerēm pusstundiņa un ir pienākušas mazās zivtiņas. Kaut kādi rudulīši, plicīši, nu mums āķi lieli ir 10., 6. numurs. Pa 3 sliekām uz āķa liekām, pa 10 baltajiem. Mazās zivtiņas ir klāt.
Tātad pirmie vēstneši. Mēģināsim gaidīt krēslu un turpināt aktīvi barot. Tas nekas, kad neķerās, kad nav, tas neko nenozīmē. Ir jāturpina aktīvi darboties. Viennozīmīgi tas novadīs pie laba rezultātu. Zvana. Jāpakaļ. Pirmā zīvtiņa. Tas ir točna karosa vēstnesis, jo rudulīts tas tev nav plicīts. Nu, tā mēs te ņemamies. Virtuve. Kā jau teicu, es neprotu ar vienu mazu kārbiņu. Puses aizvedīšu atpakaļ, bet todies man ir. Un re, kur es arī esmu atvēris rēķinu ar tādu smuku rudulīti. Paņēma uz šādu izmēru āķi. Redzat? Lai dzīvo. Tā. Dzīves noķerts šādien. Nu ko, bliežam jau, cik ir 7, kas 2 stundiņas. Mums šobrīd ir rēķini ar Niku. Viņam 4 ruduļi, man 3. Makšķerēm es šādā esmu. Daži baltie Daži 7 baltie. un daži barotavā. Jā. Re, kur ir lielais spainis un tur ir mazais spainīts. Nu, dod iekšā. Aiziet. Tā, ko es gribu jums pastāstīt par to distanci. Redzējāt, klipsi atsitās aukla. Distants ir tādi mērāmie mietiņi. Viens mietiņš, kur striķis. Striķis iet. Un ir otrs mietiņš. Starp šiem striķiem ir 3 metri. Uzkarina barotavu virsū. Un mēra auklu šitā. Šurpu turpu. Un man pieņemsim bija 11 reizi šurpa turp. Tad 11 reiz 3 ir 33 metri elementāri. Tas nozīmē, ja mēs noraujam makšķeri, kā Niks to izdarīja jau šo 2 stundu laikā 2 reizi. Nu neliedzies, nu ka tev mums profesionāļiem. Arī man aizlidoja. Mums profesionāļiem citreiz arī mēdz kaut kas trūkt un plīst un tam līdzīgi. Tāpēc tā tad kaut kas pārtrūkst, vai nevis kaut kas, bet aukla sistēma noplīst, norauz atcepā vai tam līdzīgi. Un uz šiem mērājumiem mietiņiem, kad viss sistēma ir atjaunota, jūs varat precīzi līdz pat milimetram atmērīt identisku atpakaļ distanci. Jo iedomājieties, jūs makšķiet viņam 6 stundas, aukla nogurst, pie iemetiena pāršķīst, viss pārplīst. Un jūs esat ieguldījuši jau 6 stundas barības punktā, ja? Teiksim, kā mēs šobrīd. Ja? Mēs atbraucām ātrāk, mēs barojam, lai kad tās zivtiņu uz tumsu, nu tā vajadzētu būt, ka uz tumsu viņi sāks kustēties. Mēs ieguldam visas šīs grieztās gaļu, ja? Un tam līdzīgi, un jums noplīst aukla un distanci neatceraties. Mērāmie mietiņi palīdzēs jums to izdarīt. Ir nopērkam veikalos oriģināli, ir paši var uztaisīt, ja? Bet nu, kaut kāda viņa ap 20 eiro maksā vai ir astīti neliela. Tur ir jau striķis klāt, tās knopkas tādas, kas stumjās pa striķi braukā, lai precīzi līdz tam milimetram var atmērīt to distancīt. Nu, super instruments, vienkārši elementārs, bet super instruments, kas jums atkal uzlabos to copu. Nu, tas 21. gadsimts ir. Tā mūsdienu copa ir, lai nebūtu, kā saka, jāaprobežojās ar 1-2 zivtiņām vai 5. Var skaisti ķert, cik gribi, apmēram tā. Es nerunāju par ņemšanu, es runāju par ķeršanu. Tagad tā. Starp citu, zinājāt, ir jauni noteikumi beidzot par vimbām, drīzāk. Beidzot drīkst ķert 7 vimbas. 7, tas ir noticis, no 5 ir palielināts skaits uz 7. Tā kā, nu jāgatavo voblu žāvētavas uz nākošo gadu un var rambāt vimbas kā traki. Tagad tā, mēs turpinam mīcīties par šito pļurzu. Pļur. Šitādā te dzīvo karūs.
Re, kur liekas smukas sausas niedrīts, kā iekāp tā ir pļarkt iekšā. Pagadām. Man jau pirmais slieku puskilograms tuvojās beigām. Krīšam ir pirmā zivtiņa. Kaut kādu. Ir. Nevar saprast, kas tas mums ir. Nu. Norāvās. Bija. Es zinu, kas tas bija. Tu būs saplēsta zivs. Tā jau arī ir. Redzat, jā? Sašķaidīts plicīts, rekurkosts. Jā, tā mums bija līdakļa. Diemžēl. Lai arī kā gribējās. Lai tā būtu karosa, jo gribējām nesen slēgt iekšā kameru un teikt, kad lēnām ieejam nakts fāzē un rītīgs belziens ir, sēž. Bet tā bija līdekļa. Esam jau uzlikuši gaismiņas un ieejam nakts fāzē. Līdz tumsai, diemžēl, nav neviena karūs cope vēl bijusi, bet dēļ tiem sīkiem vai nedēļ sīkiem, to mēs nekad neuzzināsim. Iespējams, ka šobrīd to zivu nav tik ļoti liels daudzums šeit šobrīd, jo arī tā kā dziļums ir ļoti maziņš, pilnīgi brīžiem citus gadus var redzēt, ka viņas staigā tās zivis. Šobrīd esam redzējuši kādus 4 vai 5 tādus uzlecienus vai arī tādus tā kā delfīniņus. Tātad zivtiņa ir. Beidzot ir, tikpat kā beiguši ņemties sīkie. Tā kā, kā teikt, sāksies pats interesantākais mirklis, brīdis, nakts cope. Un cerams, ka man izdosies jums parādīt lielu, ļoti lielu, skaistu, resnu karūsu. Aiziet, rulējam. Mums ir beidzot zivs. Vēl nav, bet velkam. Velkam visdrīzāk karūsu. Ar slīni stipru copi. Mēs paši iestiprinājāmies. Un arī beidzot karūsa ir iestiprinājusies. Nostiprinājusies auklē galā. Man bija tikko baigā copa uz otru kārtu. Vai arī auklē, vai arī iegāja. Viņa iet pa kreisi, tev saku, tā ir karūsa. Nē, tu esi tur sapinies, laikam, jā. Karūsa jau es tev teicu, ka iet pa kreisi. Kas pa copi bija? Copis, diemžēl, diez vai izdosies nofilmēt, jo viņas ir negaidot un nenormāli stipras. Un tas mums ir tur ņemās. Ir pienāciens. Kungi dāmas, man arī zivs. Man ir līnis. Tev ir līnis? Nezinu, kas man ir, bet man arī ir zivs. Man ir, liekas, brekis. Jā, tev ir līnis. Mēs te darbojamies 2 rorēs, bet man ir kaut kāds sprāgojums. Breksis varētu būt. Dusmīgs līnis. Pag. Tur nevajag sabiņēties. Jā, man ir nākā miris jārāzā zivs. Un kas man ir? Jā, man ir Brexit. Tev ir interesantāk nekā man. Ui! Kas par skaistu zīvi. O, ja, kur ir? Opā! Ja, tur nākošā ir. Viņa aizpeld, jā. Bet tas bija, cik tur? 700-900 gramīgs. Tev ir smukāk ziltiņi. Oi! Līnis karūsa, saldais marcipāns. Ai, kas pa skaistu.
Kas pa skaistu zivi. Super skaists līnīts. Fantastisks. Nu, cik Nu, būs varbūt tas kilīts stabiļnī. kilītim vajadzētu būt. Super. Šodien tomēr mēs saslapināsim uzglabājamo tīkliņu. Nakts ir sākusies. Pulkstens tagad ir. Vēl nav 11. Pulkstens ir 10:40. Pieļauju domu, ka tūlītās sāksies nakts dzīve. Tagad tā, aiziet. Jāpārmet. Tas, ko Niks teica, kad viņam likās, kad ir otrā kātā ir līnas ieskrējis, izrādījās ir zivs. Kamēr mēs te ņēmāmies, ir jāpārmet makšķere un ir sēž virsū. Bet izklausās pēc Breksīšu. breksīša, bet skatī, ir baigi mierīgi nākā līķīti. Bet varbūt tur jau nomirus karūs. Piekusus. Tā ir karūs. Tā ir karūsa. Tā ir pirmā karos. Juhu! Tikai tā nav 2,5 kilo, bet tā ir pirmā karūsa. Super! Zaptē pļurzā, nu tā, viņas ir jāķer, bet smuki viņu paskatīt, kas pa karūsa. Oh, yes! Re, kur viņa ir. Perfekta karūsa, skaista, liela. No kilogramu tālu nav. Arī karājās tādas karājas to mutis ārā ritīgi. Tāds viņam patīk. Jā. Super. Nu, jā. Tagad būs man. 10 minūtēs 3 copes. Un man bija tāds stiepas priekš un palaidu vaļā. To mēs saucam par laineri. Lainers, jo zivs tā kā lidmašīna tā nobrauc garām un uz spicītes var redzēt kustību. Un tādas kustības mēs par laineriem saucam. Tātad mums bija 3 copes, 3 zivis galā. Man tur tāds, kā jau teicu, ap 700 gramu breksērs, pat nebūtu sadokā viņa līdz iekšā šim ezeram un šai vietai un šīs dienas plānam neinteresanta zivs. Tātad mums ir plāns karūsas, līnis, skaists super bonus. Nikam trāpījās karūs, tā teikt, no mazākajām, kura bija ap gramiem, 700 viņai varētu būt tai karūsē. Nu, tātad, dēļ šī lainera es uzreizām paņēmu šādu kārbiņu, kur ir iekšā visādi dažādākie aromāti, visādās pļurzas, lejamie, pūšamie, mērcējamie un tā tālāk. Un uzreizām pēc tā lainerīša 5 minūtītes vai 4 pagaidīju, izvilku ārā un tagad jau iemetu metienu jau ar iemērktu esmu jau kaut kādā dipā, ja viņi saucās. Nu, tātad skatīsimies, kas notiksies, jo liekas tā, kad zivtiņa ar tumsas iestāšanos ir sākusi kruīzerēt pa ezeru un reāli atnākusi jau uz mūsu garšīgajiem sabarotajiem punktiem. Tā kā, lai viņu apčakarētu, ir jāizmanto, vēlams, var neizmantot, bet mēs izmantojam, jo reāli viņi strādā tādus šos aromatizātors, kas ir koncentrēti spilgti, kas izdala to jūsu ēsmu uz visa tā skaistā uzklātā galda. Tā kā viennozīmīgi lietojat šos, viņi viennozīmīgi palīdz. Mēs arī to cītīgi darīsim. Nu tā, turpinam makšķerēt, reāli gribās sajust to 2+ karūs rokās. Kas te mums ir? Ko tur iesties? Tas zāle. Opa. Gods. To virsū kaut kas. Krišvelk zivtiņu, vēl neredzam, kas tur ir. Mēs tur sajūtām brekons. Sajūts ir brekons, bet ceram uz karos. Pārāk taisni nāk. Bet tur upu ezera vidū nodeva ritīgi. Jasona. Vēl mēs neko neredzam kamerā. Nāk līķītī, jā. Līķītī nāk. Man jau te breksīts, zini, bet tas tāds breksīts nav no mazākajiem. Nu, tāds ļoti skaists breksīts. Tas ir tāds zapta. Tev tu. Tik nav no mazākajiem. Ne tāpēc viņš tur tajā. Tur
Jā. Ai, tāds Brexits. To parādīsim. Jums. To tur. Nu tāds. Tad maz Brexit. Pusotru kilo, ja ne bišķi virs. Nu, super. Pastieties kāds ir skaistulis. Super iznāk. Redz. Nu jā. Karosiņas man neķerās, bet man točkā reāli visu laiku kustības picītē notiek. Un Super iznāk. beidzot šitas te ieriktēja. Ot, tad būs pa dubļiem. Labi, rekur ir. Diemžēl, tas ir atkal Brexitis. Nu, tāds smukiņš. Smukiņš. Opā! Kāds rasnūdis. Rasnūdis rekāniņš. Tu Nu, kā Rūsu tā. vietā ķerās Jā. Brexit. Reku smuks tas iepriekšējā copi, ko es nodiršu, sanoteikti bija. Nu, smuks, lostis kāds rasnūs. Vēl neiznārstājis. Nā. Tā, karosas mēs jau gaidām. Gan jau viņas būs. Bet pagaidām ķerās tādi skaisti brekši. Tā ir cerība uz breksi. Maz Brexit. Tā ir cerība uz breksīti. O, šitas jau vispār ir bjānačiks, ja, šoreiz. Man tik liela neķerās. Nā, parād to tur mazo rupucīti. Nu, tā arī viņi te mums ķerās, jā, karūsu vietā. Bet nu vismaz. Kaut kāds kurs. Vismaz kustībiņa, jā. Turpinām gaidīt, turpinām strādāt, turpinām ņemties. Kārtējais rupucīts. Jā. Aizgāja ritīgi tālu, prom. Mums ir cerība uz karosiņu. Otru makšķeri, blin. Iespējams, kad man nāk abas makšķeris ārā. Jā, tā arī izskatās pagaidām. Izskatās, kad es ir. Bet jautājums, vai tā varētu būt karosiņš šoreiz? Nezinu. Ne. Tas ir. Un tā makšķeri. Tas ir kārtējis klientaks. Par šoreiz vēl bonusā ir 2 makšķerēm. Kuras nebija baigi tuvu. Bet cerams, ka tā šitā un mums. Oi, ko rasns paskaties. Pasties, kāds rasns vapšē. Nu, Kārtīgi paēdis Brexit. poēdis vai lentenis vai pils ar ikriem. Tā ir mammačkā. Labi, kad āķis ir normāli ieķēries. Nu, tagad. Šitāds te, kārtējs. Skaista līdz. Šādas karūs mums šodien ķerās. Ritīgā karūs diena. Nu ko, labrīt. Agri no rīta, kā redzat, man aiz muguras tūlīt leks saulīte. Nu, pie lielās karūs mēs netikām. Vienīgo karūs, ko noķērām pašā sākumā, tā arī ir šīs nakts zvaigzne. Tad ir smuks līnīts. Man ir 4 vai 5 ļoti smuka izmēra brekši. Nu, viens tāds, bet 3 tādi ļoti smukiņi. Nikam ir tātad karūsa līnis breksīts, pa kādai copei garām bija, bet, diemžēl, kā jau teicu sākumā, sakarā to, ka gaidām bija augsta nakts un iespējams, ka ļoti maz ūdens, tās karūsas nebija aktīvas, nestaigāja, nu, un tas arī pierādījās. Nu, tā ir cope, tā tas ir, bet jebkurā gadījumā loms īstenībā tāds, nu, iepriekš ēšanas vai mājā nešanas ļoti lielisks loms. Mēs esam noķēruši kaut kādu zivis nav daudz, bet, nu, gandrīz vai tu
10 kilogramiem apmēram uz 2 mums ir zīves. Viņas ir vienkārši lielas, smukas, skaistas. Tā kā tā apmēram mums gāja. Cerams, ka ieguvāt kaut ko jaunu un nodrīgu priekš sevis. Nedaudz vēlāk pacelsim lomu, parādīsim, kā tad tas viss izskatījās. Tā kā sekojiet mūsu gaitām, sekojiet mums, droši uzdodiet jautājumus, nāciet ciemos uz veikalu, prasiet, jautājiet, esmu atvērts, lai palīdzētu jums ķert vēl vairāk, skaistāk un lielāk. Tā kā, lai jums veicas un tiksimies nākošajos video. Nu tad velkam ārā mūsu mega lomu no tās zampas. Ziltiņas nav daudz, bet tiešām smuks. Vienmēr nevar maisus saķert. Jā. Redz, kāda skaista dzīves. Kur karūsas? Karoza noķēra. Man šodien ir tā, kur ir man šādas karosas. Nikam ir līnis un karosa. Tūlītās izvilksim, arī to parādīsim. Nu, kur tūmā. Nes tūmā, bet dienas gaismā arī lielākais breksis. Tu paliki man izspuki no rokām. Nu, kur redzat, smuks. Smuka ziltiņa. Iznārstojas jau gan. Saplējis, bet nu, tāds smuks brekšuks. Safotografēsim un laidīsim vaļā. Un reku vēl tādu normālu breksēni. Kaut kā tā. Nav tas, ko gaidījām, bet nekas. Mēs jau pie šī jautājuma atgriezīsimies. Kad būs drūciņš siltāks. Jā. Tas ir šitā un rekur ir Nika skaistuļi. Arī. Suga daudzveidīgi tā sauc. Jā, dažas, bet kur ir tas smukulīts? Rekur, man liekas, laikam, ka ir. Nu, rekur ir Nikam. Nikam ir tāds, jā, pareizā suga. Rekur ir tā mūsu 2 plus karosa, bet Vienīgā. ir, mēs viņu noķērām. Rekur viņi ir. Un rekur ir. Božas ir koši mazi smuki, tas līnīši. Tik smukas zivtiņas, nu redzat? Rekur ir Nika. Aha. Nika dižais loms. Karosiņa. Un skaists līnītis, jā, skaists līnītis. Tā viņi te pa tiem dubļiem ņemās, nabaga zivtiņas. Nu, šitāds te viņš ir. Šitāds smukiņš līnītis. Baigi likt pat sauli, redzam? Jā, super. Vēl. Tāds stūplāniņ. Jep. Skaistuli. Tagad tā mums gāja. Šoreiz, kā jau Niks teica, nevienmēr var saķert daudzos lielos maisus, bet mēs esam tiešām priecīgi, smaidīgi par šīm skaistajām zivtiņām, ko mums Dieviņš deva šajā naktī. Tā kā jau teicu, mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies un 2 karūsas būs tikai nedaudz vēlāk. Tiekamies! Tā!